Runāsim par aktualitātēm, kas mums ir ļoti tuvu, un zinu, ka daži jau veic jau inventarizācijas, daži vēl tikai gatavojās, par to mēs runāsim otrajā daļā, bet pirmajā daļā mēs izskatīsim izmaiņas, kas ir grāmatvedības kārtošanas noteikumos. Viņu nav, tās, kas mums bija vasarā, nav daudz, bet es domāju, ka dažus tas iepriecinās un iespējams būs vēl papildus laiks. Un mēs tās lielākās izmaiņas mums ir grāmatvedības kārtošanas noteikumos, kurus arī mēs apskatīsimies, kas tad mūs sagaida un ko mēs varam pielietot. Tātad šie ir tie punkti par precizētu strukturēto ērēķinu ieviešanas grafiku. Tur sekojot šim te līdz tie, kas jau ar to varbūt ir saistīti. MK noteikumi arī pasaka, ka savstarpēji ir jāsaskaņo, kādā veidā mēs šo te salīdzināsim. Ja? Un šeit tad ļoti labi šis noteikti vienai daļai atvieglos, jo es arī pati praksē saņemu šos te pieprasījumus no dažādiem portāliem ievadīt tur iekšā savu atlikumu, un kad tas uzskatās jau par salīdzināt. Strādājam elektroniski noslēgtiem, un kad grāmatvedība zina, ka tagad varam šitie atlikumi mums ir pabeigti, varēsim sākt iet inventarizācijā. Ja? Kāpēc es minēju par šiem te krājumiem, kad var šo te procentu plus mīnus pateikt un ko tas maina? To visu var redzēt, un pēc tam var tad jau ar uzskatāmiem piemēriem, nevis, kad vadība vai tie, kas pieņems to lēmumu, skrien un skatīties dzīvē, kāds tas krēsls tur izskatās, bet mēs attaisam datorā, cilvēks bija, viņš nofotografēs un pasakam, ka mums vajag, kad ieteicams, mēs visas situācijas nevaram aprakstīt un paļaujamies uz, kā saka, saprātu loģisko, bet ka mēs varam pateikt, lūdzu nofotografē, lai redzam kopumā, lai redzam, kur ir tā bojātā vieta, tā.